šopēt līdz Varšavai. Un pirmā mašīna, kas mums paņēma, bija 3 puiši no US Army, no armijas. Un viņi bija riktīgi forši, un viņi bija melnie, un viņi dziedāja repu un riktīgi kustējās un izskatījās tik nenormāli tā kā no filmas. Un viens no viņiem izskatījās pēc Will.i.am, bet šis pēc tā dziedātāja Will.i.am. Jūs viņu neliekas līdzīgi? Jā, viņi mums aizvedam diezgan jau patū Polijas robežai. Tad jau sāka satumst, un man palika riktīgi bail, jo man likās, ka mums jāguļ teltī kukurūzas laukā. Nu, šausmīgi baiss. Jo mašīnas arī maz braukāja un tā, bet tomēr viena apstājās. Un mēs gājām un paskatāmies iekšā, un tur sēž 3 kirgīzi. Mēs esam jau tikuši pavisam tuvu Polijas robežai, un viss pat bija diezgan veiksmīgi. Mēs nosapējām mašīnu ar 3, nedaudz apšaubāmiem, bet baisiem cilvēkiem, bet viņi pat bija tīri jauki, viss bija kārtībā līdz brīdim, kad mēs viņus domājam jau braukt uz Statoilā. Un tad sākās vakar jautrākā daļa. Tad pulkstenis ir aptuveni 7 vakarā, mēs iebraucam Statoilā. Un бензина vietā viņi ielēja dīzeli. Вот, за место солярки бензин залили, а у нас солярка. Ну да. Надо выкачать все, опять залить. Вы шланги с собой не таскаете? А как вы будете это делать? С бака высосать надо. Нету шлангов у вас? Ну вот не взяли. Kas ir jādara šādos gadījumos? Nu tātad, soli pa soli pamācība. Jāstem mašīna kaldiņā, jādabū šļapka no tālbraucējiem šļūteni. Un šļūteni jābāž iekšā tajā benzīna caurumā un jāsnūc benzīns ārā. Un jā, nu tad viņš ir jātecina ārā 30 litri. Kā izrādās, tas nemaz nav tik vienkārši, tāpēc varbūt labāk ir atskrūvēt benzīnu bāku no apakšas un izliet tā, bet arī tas īsti neizdodas. Jā, un vēl pie tam visu viņi tā kā, viņi ņemās par to benzīnu bāku, viņi visi ir benzīnaini, un tad viņi pīpē. Es nezinu, varbūt mēs arī šovakar uzsprāksim. Un viņu jociņi par to, ka mums jau jābaidās no robežas sardzes, bet no tā, ka mēs varētu vienā brīdī sadegt, to situāciju nepadarīja labāku. Nu lūk, bet par spīti visam, mēs jau 2 naktī bijām Varšavā, jeb drīzāk pie Varšavas robežas, un tas ir 15 km no centra. 2 naktī. Ar tām milzīgajām somām. Mēs divatās. Un mēs nezinājām, kur ir centrs. Iekāvām trolejbusā 3 naktī. Viņš brauca tā kā, es nezinu, mums kāds pakaļdzītos. Bet tomēr 4 no rīta mēs tikām līdz centram. Pārbijušās, izkratītas, bet tomēr pārsteigts no tā, cik Varšavā ir lielas mājas, skaistas mājas, debesis krāpji un tā tālāk. Un tad mēs sākām gaidīt mūsu hostu, un iepšot to cilvēku, pie kā mēs paliksim par nakti. Mums likās, ka mēs nebijām gulējušas, un mums likās, ka mēs nespēsim normāli ar viņu komunicēt, bet mēs viņu satikām, un viņš izrādījās vienkārši lielisks. Viņš bija tik interesants fotogrāfs, mākslinieks, viņš daudz zīmē. Viņu satiekot, viņš mums izrādīja, ja ne visu, tad vismaz daļu no Varšavas. Un tas bija ļoti jauki. Kropeczko w niebie cieknąca, śmigłym powiewnym zygzakiem, aż oczy bolą od słońca. Jakże to można być ptakiem, aż oczy bolą od słońca. Jakże to można być ptakiem, aż oczy bolą od słońca. Jakże to można być ptakiem.
Zabrać ze mną na Chorwację, nie ma problemu. Ale nie przez Zakopane? Nie, ja lecę tutaj tędy na Cieszyn.